12. uzdevums vēlreiz. Sāksim ar to, kad atkal taisam jaunu pivot table, bet ar LDP, ar wizardu. Vēlāk paskaidrošu, kāpēc. There next, yes, un mums atkal jāizvēlās 9. uzdevumā pivotu, lai tur nebūtu apvienoto item. Calculate item, tas nedrīkst būt. Finish, parādās šī lietiņa, formatēt, metam šeit, summu liekam te, lūk šādi, un ko daram? Mums vienkārši jānomaina šo skaitļu izskats. Nav jābūt vienkārši summām, ir jābūt numuriem. Pirmā summa, lielākā summa, otrā lielākā un tā tālāk. Tad atkal tas ir mūsu parastais value field settings, show values as. Es visu laiku daru caur šo logu, jo tā ir vienkārši mierīgāk. Protams, ir iespēja mēģināt caur show values as šeit, bet sākumam, kamēr mācamies, pietiek ar šo variantu. Tā mēs sameklējam pašās beigās. Rank largest to smallest. Ok. Lūk šādi. Ja. Te var būt rangs rakstīts. Lai pārbaudītu, vai viss pareizi, var piemest klāt summu. Šādi. Ja, piemēram. Un tieši šai darbībai, priekš šīs darbības, jums vajadzēja taisīt pilnīgi jaunu pivotu. Nevis no sošiem datiem, jo, ja jums ir calculated item, jūs nevarat divas vienādas vērtības, divas summas iemest vēl uz logiņu, lai tas strādā. Tā tas ir, tāda ir tā kļūda. Ja? Un pēdējais, ko mēs gribētu, ir sakārtot augošā secībā. Tad mēs aizējam uz vienīgo bultiņu, kas mums ir. Ja, un sameklējam ierakstu more sort option. Jūs viņu neredzat, viņš ir reiz malīgs, bet te ir more sort option. Parādās kaut kas tāds, un izvēlamies, ko mēs gribam. Tad mēs gribam descending, formatēted rangs. Ok. Un lūk, šādi skaisti viss tiek sarakstīts, kā mums vajag. Ja? Tā izskatās mūsu 12. uzdevums.